Īstenojot vērienīgu Eiropas Savienības kohēzija fonda atbalstītu sliežu ceļu rekonstrukcijas projektu, Latvijas dzelzceļš līdz 2015. gada beigām plāno atjaunot sliežu ceļus vairāk nekā 90 km garumā. Uzsākot projektu īstenošanu, Latvijas dzelzceļš 12. februārī noslēdz līgumu ar Polijas uzņēmumu Traktec S.A. par dzelzbetona gulšņu piegādi 9 miljonu eiro apmērā. Šis projekts ir ļoti nozīmīgs, jo kārtējo reizi Eiropas Savienība ir ļāvusi ne tikai būvēt kaut ko jaunu pie Eiropas Savienības naudas līdzekļiem, bet modernizēt esošās sliedes. Mēs esam kompānija, kas lieto šīs sliedes ļoti daudz, tātad kravu mēs vedam daudz, un brīžiem mums nepietiek naudas, lai uzturētu viņus ideālā kārtībā. Mums vienmēr ir pienācīgā kārtībā, bet ideālā, un šis projekts mums ļaus modernizēt 90 km no sliedēm, tātad vājākos posmus, kur jau bija nolietojušies un kuru modernizācija varbūt mums savas naudas nepietiek. Tas ir ļoti svarīgs un interesants projekts priekš mums. Rūpnīcas, kurās tiek ražot gulšņi, atrodas visai netālu no Latvijas, tāpēc arī no loģistikas viedokļa tas ir ērti. Un, protams, mums jau ir arī pieredze un labs produkts, kas piemērots dzelzceļa vajadzībām. Gulšņu ražošanā mums ir vairāk nekā 40 gadu pieredze. Uzlabojot sliežu ceļu kvalitāti, vilcieni varēs kursēt ātrāk, kā arī tiks samazināta vagonu vibrācija un vilcienu kustība padarīta klusāka. Kopumā sliežu ceļu rekonstrukcijas darbi tiks veikti vairākās pilsētu un novadu pašvaldību teritorijās – Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas, Salaspils, Kokneses, Krustpils, Daugavpils, Ludas, Rēzeknes, Vecumnieku, Krāslavas un Iecavas novadu pašvaldībās.